Tā, jāsaka, jauns video. Tātad, labvakar man skatītājiem klausītājiem. Tātad, turpinājums remontam, dalos ar informāciju, ko turpinu, lai iedvesmotos arī jūs uz jauniem darbiem un uz turpinājumu. Te ir siltumūrs, kā noteikti, kas skatījās vai skatīsies šo otro daļu. Tagad ir nošpaktelēts. Tad vecajās cuku, saucamo tīrāmo lodziņu ir ieliktas jaunas, baltas, ja, tur augšā tā kā viņš līdz pusē, bet, vienkārši nevēlējos pārsist jaunu caurumu. Tad, tur vienkārši dēļ atskrūvē un ļoti elementāri tas viss izrīkojas. Te vēl paliek uz spraugu, ja, tad mūrējums nebija noteikti tik taisnis, ja es špaktelēju attiecīgi mūrim, bet, kā ir tā ir, vēl tas būs turpinājums. Tātad viena siena jau ir, faktiski divas sienas, ja, tur jau loks ir, neskatieties uz to, jo tur vēl procesā man vajadzēs. Tātad apstrādāts ar dēļiem, krītas dēļiem, protams, jā. Es faktiski lietoju tas, materiāli, kas ir palikuši neizmantoti, jā. Nav varbūt perfekti, jā, bet, skatāmies pēc budžeta. Kaut budžets atļauj, jā, bet jādomā par perspektīvu, jā, lai būtu arī nākotnē bufers naudas. Tā, tad te pagaidām ir mazais aizkariņš, ir nopērkts ciets, tas bija uz tā laika finansēm pirkts, jā, humpelu variants, jā, tad, kaut kā tā. Kas vēl? Tātad grīda ir ar lineļu. Neatminos, bija, nebija. Nebija. Iepriekšējā video. Es tad iepriekš teicu, kad pleķis man tomēr ir palicis kaut kāds, vai sasūcies, vai nesmu līdz galam. It kā pervēju ļoti biezā slānī un daudz, bet esmu kļūdu vēl pieļāvis. Bet, vēl lineļa palika, tā kā kļūdu labojums tiks veikts, jā. Redziet, it kā izlec, bet, pagaidām, tomēr, ja kurina divas plītiņas, te ir diezgan silts. Pat nevajag pagaidām, bet, perspektīvā, it kā piedāvāja, ka varētu pats to izdarīt, bet pagaidām darba tik daudz ir citos virzienos, īpašums liels. Un tas nenotiks tik drīz, jo nepieciešamība, nav tāda, ka tas jādara uzreiz. Dalīšos ar citiem darbiem, ko esmu paveicis citos video. Tātad rekursiena vēl nav pabeigta, jā. Šodien nopirkām skrūves, kas var nepietikt štai daļai. Diezgan maz palika. Tad rekur jau dēlīši ir sagatavoti, jā. Tad tās vats, kā ir, tā ir, jo vienkārši, es paņēmu tādu gabalu, kāds man bija, lai nebūtu lieki jāgreiz, es vienkārši viņu tā iestrādāju, un tieši tur sprauga bija, man tieši derēja, un tur ir paredzēts arī rozetei, jo, pie loga, tā kā mums citā istabā. Te ir interesanti, šeit ir augstāks loks, jā, māja, šeit ir zemāks šlimī pusē. Es tādos visus sīkumos, jā, bet, varbūt kāda acī tas varētu būt pat interesants moments vai kļūdu. Es tā. Tad kāds var brīnīties, kad te ir vagoni dēlīši, bet tie ir līki, un viņi nekur saimniecībā nenodara. Tāpēc es, lai nevajadzētu pirkt lieki lats, tie ir sliktie, ja, un te ir no veciem suņu jumta, tad no iepriekšējā īpašuma atvestie latas, jā, izmantoja, jā, un tad, lai piedzītu vajadzīgo
biezumu. Jā, jo augšpusē, ja tur ir spraugas, nu, tāpēc jātaisa bija. Nu, arī putaplas noteikti sapratīsiet, ja. Nu, tā, te pagaidām vecais slēdzis vēl nebija, šodien braucām veikalā, nebija pierakstīts, un tad, nu, kā bija. Labi, padalījies esmu ar to, ka remonts tomēr iet uz priekšu, es esmu piespiedies, nu, kā pēc ilgāka laika, jā. Nu, kā teicu iepriekš, arī citi darbi bija malka jāgatavo un, nu tā, tas tā atskaitē. Labi, jauku visiem vakaru, nu, panākumus visos jūsu iesākumos vai turpinājumos. Visu labu!